Kādas ir sirdsleiksmes pazīmes? Ko vajadzētu darīt, kad tās novēro? Tipisks sirdsleikmes sākas ar pēkšņām stiprām vai mēreni stiprām sāpēm aiz krūšu kaula vai krūšu, kuri kreisajā pusē, izstarojam uz kreiso roku, uz apakšžokli vai uz abām rokām. Varbūt pātrināta sirdsdarbība, svīšana, vēsiem sviedriem, baiļu sajūta. Šādos gadījumos, ja cilvēks veids fiziskas slodzi, būtu jāapstājas, jāapsēž un jāpagaida varbūt pāris minūtes. Parasti sirdsleikme mazinās. Savukārt, ja šīs sāpes krūtīs, arī elpas trūkums turpinās ilgāk nekā 10–15 minūtes, noteikti ir jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvanot uz numuru 113, jo labāk ir šādos gadījumos pārliecināties, vai tā ir vai nav sirdsleikme, nekā domāt, ka pāries pats no sevis, vai gaidīt rītu, ja tas notiek naktī, vakarā. Dažreiz cilvēki arī gaida vairākas dienas, līdz izsauc neatliekamā palīdzība vai aiziet pie ģimenes ārsta, un tad izrādās, ka noticis jau ir sirds infarkts. Dažreiz sirds infarkts var būt arī netipiski. Piemēram, vecākiem cilvēkiem, sievietēm var būt atipiskas formas, kad ir sāpes pakrūtē, slikta dūša vai vispārējs nespēks. Vecākiem cilvēkiem var būt galvas reiboņi, vājums. Šādos gadījumos arī noteikti vajadzētu konsultēties tūlīt pat vai nu ar ģimenes ārstu, vai arī izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību.